baidamies par tavu drošību. Drošība. Es 20 gadus spēlēju Latvijā, man nekad nav bijis problēmas drošība. Un beigās es sapratu to, ka tur atkal ir runa par gejiem, diemžēl. Viņiem tur ir kaut kādi piesaistīti influenceri, kas tur staigās telefoniem filmēs to nelaimīgo zīšfestu. Un tur, protams, ir Roy Rodžers un Kašeri un viss šitais te, un tās divas lesbietes. Un viņiem vajag tos, un tie saka, viņi nefilmēšoties, būšot, jā. Kaut man vedējs bija gejs, man nav nekas pret gejiem, izņemot par tiem, kas ir agresīvi, jā. Un vienkārši... Halo, atkal pazuda. Nu jā, te ir kaut kāda zona. Zona rostās, jā. Skaidrs. Nu, skaidrs, tad sanāk, ka heiteri panāk savējo. Bet tev vismaz kaut kādu naudu viņi iemaksā depozītu, vai nē, vai vienkārši? Nē, es paprasīju kompensāciju. Es teicu, ka sadāk, es vikšu iekšā postu, ka es īši festā briest terorakts. Tad organizētāji nevar nodrošināt drošību manā koncertā. Un, tu nevar taisīt festivālu, tad nevar nodrošināt drošību, jā. Piemēram, kad mums bija plādījumā koncerts uz 800 cilvēkiem vajag 12 apsardz. Ja viņi plāno 4000, viņiem vajag 60 apsardz, viņiem esot 15. Viņiem ir 4 reiz mazāk apsardz nekā vajag. Ja viņi pie manas skatuves nolikt 2 katrā sānā un 1 centrā, to pilnīgi pietikt, jā. Jā, bet tās taču atrunas vienkārši. Tās taču vienkārši atrunas par to drošību. Nu jā, bet vienkārši es saku, kāpēc jūs nostājaties debīliķu pusē? Un ko tad jūs ņemiet, zvaniet kažam, kurš atnāks baltā džemperītī, nospēlēs uz kaut kādas kantrītas iesniņas, ko jūs zvanat man, es tur atnākšu melnā plašķī, dabīgi, es tur iehēpošu, es tur uztaisīšu tā, ka ir interesanti, jā. Nu, ko jūs man zvanat paši?